Šī brīža apsteidzība ar botoksu varētu būt skaidrākais pierādījums, ka skaistuma standarti ir kļuvuši faktiski nereālistiski, un daļa no sabiedrības vairs nevēlas izskatīties kā cilvēki. Un jums varbūt tagad liekas, nafigam es par šo runāju, ko es lienu, kur man nevajadzētu. Īsnībā uz šitas uz mani attiecas ļoti spēcīgi, jo es ikdienā esmu izvēlējies taisīt video un likt viņus publiski. Tādēļ man ir jārādās gan publikā, gan jārāda šeit viss, un jums ir jāskatās mani. Un es, ko es daru šīs video, es komunicēju ne tikai verbāli, ne tikai ko es te bļauju ārā, bet arī ar savu seju. Es izrādu mīmiku, es smaidu, es dusmojos, man piks vispār-līdzīgi, un es komunicēju ne tikai ar verbālo visu, ar kaut kādu enerģiju vispār, bet arī ar savu seju. Bet ja es būtu salaidis botoks iekšā, mana seja vairs nekustētos. Man viņa būtu šitādi, labi, principā šitā tipa gan visa izstieta perfekta, labi, ok, man nekas nerādītos, bet tajā brīdī es kļūtu par kaut kādu Instagram filtru, kurš vairs nav realistisks. Un šeit, kad lielākā baila, kas man no malas skatoties, ir, ka arvien vairāk publiskas personas arī Latvijā vairāk likt botoksu iekšā sejā, kas, dariet, ko gribat, vēlaties būs tāda influencera auditorija, ok, labi, es personīgi esmu pret, es saprotu vecums nāk un viss tam līdzīgi, bet man šķiet, ka viskrūtākie cilvēki ir, kuri vienkārši ļauj sev novecot tādā tempā, kāda viņi ir. Protams, izmantojot tur mitnošos krēmu vispār jau, bet ja tev tiešām tas izskats ir tik svarīgs, varbūt upgrade savu personality, jo vienīgais veids, kā cilvēki tev tā kā novērtē, ja tu esi uz izskatu tev balstīts, man žēl tavs dzīves viņa dzīvāk tā tīri nelaimīgi ir, bet vispār nogāja no temata nost. Tā problēma ar botoksu. Man šķiet, ka cilvēki sāk kļūt par robotiem. Viņi neizskatās vairs pēc cilvēkiem. Tas nav tavs darbs ikdienā staigājot pa ielu, izskatīties kā Instagram filtram. Tas nav reāli. Un that's the point. Tev ir jāizskatās kā cilvēkiem. Iemesls, kādēļ, piemēram, man tā kā publiskajā sfērā skatās, nav tādēļ, kā es izskatos, tas tādēļ, kā es sevi pasniedzu. Un tas izskats ir sekundāri. Man tāpat par sevi jāprūpē, cik es vien varu, bet lai es injekcijas iekšā, lai sāktu izskatīties pēc tā, kā es iztos internetā, pēc kaut kādiem filtriem, tas ir debili, tas ir slimi. Un beigās to pārsteig ļoti mīmīgi. Man šķiet, ka īstenībā varētu būt gadījums, kad nākotnē cilvēkus publiskai runāšanai izvēlēsies, kuriem nav kaut kāda veida injekcijas, jo īstenībā viņiem sejas kustās, viņi var pasniegt emociju un cilvēki arī to uzsver. Tad man ir kaut kāda baila, ka tas nav ne tikai par kaut kādu skaistuma trendu, kas pēc laika manis vispārējais, bet šī tāda permanenta lieta, kur tu pazaudē iespēju komunicēt ar cilvēku, kas ir viena no svarīgākajām lietām šajā dzīvē, tava iespēja komunicēt citiem un kādēļ, lai izskatītos labāk cilvēkiem, kuriem tu tāpat neinteresē, tu atņem sev iespēju uzlabot komunikāciju un veidot cilvēciskus connectionus.